Akmens atstāja vietu, koks celmu, bet cilvēks atmiņas un padarītos darbus. Latgales dēla Andreja Švirksta devums Daugavpilī nulle novērtēts ar tēlnieka Ivo Folkmaņa veidoto piemiņas plāksni pie Vienības nama sienas. Ja Vienības nams ir simbols Latvijai, Daugavpilī, tad Švirks ir simbols patriotam, Latvijas patriotam, kurš nereikinoties ar laiku, ar vēlām darba stundām, gribēja, lai Daugavpils būtu viena no skaistākajām un interesantākajām pilsētām Latvijā. Andrejs Švirksts Daugavpils vecāka amatā paspēja nostrādāt vien 2 gadus, taču padarīja daudz. Iekārtoja tikko uzcelto Vienības namu, attīstīja būvniecību un sakārtoja pilsētu. Viņa vadībā arī sarīkoti pirmie Latgales dziesmu svētki 1940. gadā Stropu estrādē. Katrais vadītājs, kur vadīja pilsēta, doda sevi, daļu no sevis mūsu pilsētai un mums, pilsētas iedzīvotājiem, un man, kā viņu kolēģi, jāgodina un jāpateic paldies par ieguldītu darbu. Aizsākto darbu un ieceres aprāva Latvijas okupācija. 1941. gada 14. jūnijā, paņemdams līdzi vien zilu ceriņa zaru, Andrejs Švirksts tika deportēts uz Gorkijas apgabalu Sibīrijā un Latvijā vairs neatgriezās. Bez tēva palika mazās meitas Astrīda un Ligija. Visus ved mamma, nes kāpēc tevi atveda tēvs. Tā atveda tēvs, tāpēc, ka mammas vairs nebija. Un kā viņš uz mani skatās, un tā apziņa, ka tēvs uz mani skatās, man ir visu mūžu. Trīsdaļīgā piemiņas plāksne izveidota par 4 gadu laikā savāktajiem iedzīvotāju ziedojumiem. Aktīvākie ziedotāji bija tieši jaunieši. Skolēni, kuri vāca pa santīmiem šos ziedojumus, un klases audzinātāji nesa un noguldīja to bankā uz Latviešu biedrības vārdu. Protams, mēs apzināmies savu īpašo misiju kā skola, kā latviešu skola šeit Daugavpilī. Un man liekas, ka valsts ģimnāzija un arī universitāte, kura šogad svin 90 gadu jubileju, ka mēs esam tādi Latviskuma centra Daugavpilī. Andreja Švirksta vārds atstājis gaišu staru Daugavpils un visas Latgales vēsturē, par ko tagad liecinās arī piemiņas plāksne.